Kā mēs katrs skatāmies uz Latvijas attīstību enerģētikas jautājumā? Kā mēs skatāmies uz to, ka samazinās elektrības cena? Vai jūs zinājāt, ka bija diena, kad Latvijā bija pati lētākā cena par elektrību visā Eiropā? Kāpēc tā notika? Kas to ietekmēja un kāda ir nākotnes iespējas? Šo es lūdzu atbildi ekonomikas ministram Viktoram Valainim. Tā realitāte ir tāda, ka mēs burtiski 3 nedēļas atpakaļ Latvija pirmo reizi Latvijas vēsturē uz vienu dienu spēja piegādāt elektrību par vidējo dienas cenu lētāko visā Eiropā. Tāda diena Latvijā bija pirmo reizi Latvijas vēsturē. Nekad iepriekš tas nebija bijis. Un tāda diena mums pagaidām ir tikai viena. Bet esmu pārliecināts, ka pavisam drīz mēs piedzīvosim, ka būs pirmā nedēļa, un vēl ejot uz priekšu mēs piedzīvosim, ka būs pirmais mēnesis. Un pareizi, gudri veicot šīs investīcijas, kas balstās uz loģiskiem, ekonomikā balstītiem aprēķiniem, nevis uz politiskās ideoloģijas, bet tieši uz ekonomikā balstītiem aprēķiniem, spēj dot pienesumu Latvijas ekonomikai. Tas, kā es šobrīd realizēju šo politiku, ir ļoti vienkārši. Mums ir Latvenergo, kas ražo enerģiju TEC termostacijās un HESOs. Tajā brīdī, kad HESOs nav ūdens, līdz šim mēs darbinājām tecus un ar gāzi kurinājām un radījām elektrību. Vasarā, kad Daugavā nav ūdens, tad jūs saprotiet, ārā ir +30 un tiek iedarbināti teci un tiek kurināta gāze, kas ir dārga, un tiek ražota elektrība vietējiem patēriņam. Šāda situācija nav ekonomiski ilgspējīga. Līdz ar to investīcijas saulē un vējā ļoti labi palīdz aizpildīt to brīdi, kad Daugavā kaskādē ūdens ir zemāks, un mēs varam kombinēt šos energoražošanas jaudas un mazināt tos brīžus, ka mums ir jāražo dārga, ekonomiski nepamatota elektrība. Vai arī, ka mēs esam atkarīgi no dārgas importa elektrības. Mēs varam radīt paši. Un ja visu to dara loģiskā, ekonomiski pamatotā secībā, tam visam ir ļoti lieli iegūmi, un Latvijas ekonomika ilgtermiņā tikai iegūst. Un jau šobrīd, jau marta mēnesī bija vairākas dienas Latvijā, kad Latvijas energo patēriņš pilnībā balstījās tikai un vienīgi uz saules enerģiju. Marta mēnesī mēs redzam to, ka Latvijā šobrīd mūsu paša vējparki tiks atvērti vaļā jau pirmie, kas ir izvietoti vietās, kur iedzīvotājiem nav ne mazāko iebildumu par to, ka viņi tur ir. Un tas parāda to, ka šo politiku gudri realizējot var iegūt gan sabiedrība, gan uzņēmēji. Visu kopā var ļoti labi iedarboties.